Es kādus 4 gadus baidījos no širo. Tā bija vieglākā pieredze pie zobārsta manā dzīvē. Šis ir mans gudrības zobs. Vismaz tā trešdaļa, kas paliks pāri no viņa. Bet izrādās, ka tā ir mazākā no manām problēmām, kas aiz lūpām darās. 1,8 okulāri gūmi, 1,7 arī, 1,5 ODK, 1,5 ODK arī ODK. Jā, viņš īsti neapstājās, un viņš turpināja atrast vēl zobus, ko labot. Ir ko labot, jā, bet vēl nav. Nav tik traki. Labi, pieņemsim. Labi, rājam ārā tu zobu. Sākumā iešpricēs, būs 2 šprices. Un otra būs tāda nevisai patīkama iekšā. Izsolot kā glazīt. Varbūt tāda sajūta, ka būs grūti no rīta iekļaut, tas ir normāli. Man nekad nav izrauts zobs. Kā jūs jūtaties? Bail? Viss labi? Nē, es zinu, ka neredz. Bet man bail. Tagad jūs jūtīsiet spiedienu, tas ir pilnīgi normāli, sāpes nevajag. Ja kaut kas sāk sāpēt, ceļiet roku, un no sākuma mēs tikai tagad pēc iespējas platāk. Vienkārši ir ausi. Jā, pēc iespējas platāk un zodi uz augšu. Jūti, ka kaut kas notiek, ja? Sāpju nav. Tāņa varētu tīkāma, tas ir normāli. Vai tur ir viņa doties? Viss? Jā. Tas nav palicis. Un tad vēl viss, kas atlicis bija sašūt, bet, nav smuks kāds. Es kādus 4 gadus baidījos no širo. Tā bija vieglākā pieredze pie zobārsta manā dzīvē. Paldies. Jā. Patiešām brīnišķīga pieredze. Neņem vērā to, ka es slauku asaras no acīm.